ka vienmēr man jāsakārto. 10. man bija paredzēts ienākt tiešraidē. Laivā, kā latviešiem patīk teikt laiva. Es visu laiku saku līvu, tas ir nav pareizi. Laiva. Jā, produktus redzam. Tas zināt, vai es vēl varu pierakstīt, laikam varu. Oi, bez bīlēm grūti. Oi. Lai cilvēki zinātu, tā es domāju, ka jau ir 10. Tad jau ir 10. Produktiņus redz. Jā. Es domāju, ka redz un dzird. Un šodien es nolēmu ienākt laivā. Pastāstīt par efsektu produktiņu. Tā kā es jau iepriekš teicu, kad es jau veselu gadu lietoju tieši efsektu produktus no Turcijas. Un viņi mani uzrunāja tieši ar savu ekskluzīvo pielietojumu mājasemniecībā, veselībā un arī dārzkopībā. Tad, kad es noklausījos prezentāciju, man bija diezgan liels šoks, kad kā var viens produkts tik daudz paveikt un vēl ar baktērijām tiek galā. Tātad, par ko šodien ir runa? Šodien ir runa, kā es gadu lietoju un kur pielietoju Banjo produktu no EFSA kompānijas. Viņi ir 2 veidi, kā jūs redzat, ir gaiši zilā labelīte un ir ar lilā labelīti uz līmi. Tātad gaiši zilā ir ar ziedu aromātu vairāk. Uz pirmo šis aromāts daudziem varbūt liksies netiks saistošs, tāpēc kā tie ir tīri aromāti no dabas, viņiem nav ķīmiskie piemaisījumi, nav tie, kas nomāc šo te dabisku aromātu, bet, ja patīk chlora smarža, un cik mēs zinām, ka chlors ir ļoti kaitīgs veselībai, viņš ietekmē bronhu un plaušu veselību un elpceļu veselību, to es zinu noteikti, jo es esmu chlora cienītāja, jā, un, diemžēl mūžīgi bija jūtīgi bronhi. Šis ir 1. gads, kad es lietoju EFSA kompānijas produktus kompleksā, vairs nejūtu savus bronhus, un mana veselība ir stipri uzlabojusies. Tātad šis te ir ar ziedu aromātu un ar skābekli. Es viņu lietoju ne tikai tualetes vannas istabas tīrīšanai, bet es lietoju arī viņu pa vienam koķītim pie veļas mazgāšanas, jo līdz ar to veļmašīna iztīrās no pelējuma, no netīrumiem, tātad nevajag papildus līdzekļus, notiek dezinfekcija, it sevišķi gultas veļām, pidžāmām, apakšveļai, kas ir ļoti svarīgi. Jo ļoti labi zinām, kad mēs varam dabūt arī dažādas, kas saka, gultas veļā un apakšveļā dzīvo baktērijas, ja, un būtu labi viņas labi izmazgāt, un veļas pulveris nevienmēr to paveic. Tātad es lieku šo te klāt, šo te tieši ar zilo, jo viņam ir skābeklīts un veļai patīk skābeklīts. Ko es gribēju vēl teikt? Tātad es ar viņu tīru vanas istabu visus izlietni. Netīrumi tik ātri nenosēžas, es tīru parasti nešķaidītā veidā ar koncentrātu, tad ir ilgāks efekts. Ar pilnīgi jaunu tīru lupatiņu nedrīkst būt kaut kādi iepriekš ķīmiskie tur bijuši produkti, un tad ņemam tālāk ar Banjo, nebūs rezultāts. Ņemam pilnīgi jaunu lupatiņu, švamīti, un tad lietojam tikai ar Banjo. Un es, kad sāku, es izmetu visas iepriekšējās lupatiņas ārā, lai man nebūtu nekādu šaubu, kad Banjo tiešām strādās. Vēl viņam ir tādas pašas īpašības kā šim ar medicīnisko smaržu, bet viņš arī, kā saka, cīnās ar 14 nelabvēlīgajām baktērijām, kā kandida, kas sievietēm ir ļoti izplatīta bieži vien, tā ir piena sēnīte, stafilokoks, zarnu nūjiņa, salmonella. Es, piemēram, mazgāju visus gaļas dēlīšus ar Banjo, vienalga, kurš man ir par rokai, sevišķi pēc vistas griešanas, leduskapi tīru, jo leduskaps katru nedēļu apkārt ir noteikti jātīra, jo tur arī var uzkrāties nelabvēlīgas baktērijas, kuras mēs apēdot, var smagi saslimt. Lūk tā, ja interesē tieši kādas 14 baktērijas, jautājiet man personīgi, es tagad visas neuzskaitīšu, arī nagu sēnīti. Jā, mīļie, nevajag lietot tie, kas mēs lietojam un kam šī problēma ir bijusi, nevajag lietot vairs antibiotikas un nevajag lietot kaut kādus tos smēres, kas nelabvēlīgi, kas ietekmē organismu, nekādas ķīmijas. Šis, kā jau es teicu, ar medicīnisko smaržu, tātad viņš sastāv no augu valsts skābēm, arī šim ir augu valsts skābes, un ar dabisko ūdeņradi. 1%, un viņš ir patentēts produkts, viņš arī Turcijā tiek pielietots slimnīcu tīrīšanā, skolu tīrīšanā, tas ir atļauts, jā, pēc Turcijas likumdošanas, un cik es saprotu arī aptiekās. Un tad, kad es biju Vācijā, man bija mazā pudelīte ar šo te Banjo līdz katram gadījumam, man bija līdz, domāju, mazums ir kāda brūcīte vai kas, jā, un lai man būtu ar ko patīrīt. Un Vācijā viesnīcā bija strādnieki no Turcijas.
Un viņi, ka ieraudzīja, baņo! Es saku, jūs zinat baņo? Jā, mums Turcijā tas ir populārs produkts. Es saku, un tad jūs zinat eksaku? Nē, kas tas tāds? Redzat, cik interesanti? Jā, lūk tātad, kur es pielietoju šos te vansistabas stūles tīrīšanai, kolosāls efekts, tīrība, smarža, flīzītes, marmoru var tīrīt, visus krānus spīd un laistās, tiek galā ar kaļķakmeni nosēdumiem, ar ūsu, ar pēlējumu, kas mums te Anglijā ir sevišķi ir izplatīts, pat uz sienām, jā, citreiz es skapja, citreiz sāk istaba ostu, pabīdi skapinos, tad tur jau pelējuma sēne, visu skapjā pēdusi, ļoti labi tīrā veidā, nešķaidītā prepelējumu arī. Notīram, nomazgājam, izmetam tās lupatiņas ārā un notīram vēlreiz, un tad vēlreiz es tā viņu nošpricinu tādu kārtiņu, jā, un tad tā pelējuma sēne atkāpjās. Jo Anglijā ir sevišķi pelējumi, ir daudzās vietās jācīnās. Lūk, tā arī virtuvē, vansistabā, tātad vēl var zobu birstas dezinficēt reizi nedēļā, vājā šķīdumā, dezinficēt zobu birstītes, jā, lai baktērijas, lai iznīcinātu. Vēl, cik mums ir atsauksmes no konsultantiem, no citu valsts konsultantiem, un es domāju, ka arī citi te ir izmēģinājuši, ja utis galvā iemetušās droši. Mana pieredze pret blaktīm. Pagājušo gadu es gāju koledžā, un mums viens vīrietis, angļu vīrietis, cilvēks gados, jā, nepietiek to, ka bija netīras drēbes, no tām drēbēm līd ārā blaktis. Un man nebija garantijas, ka es neatnes kādu uz māju, jo blaktis ļoti ātri pārvietojas, kā mēs zinām. Jūs neticēsiet, es biju tik priecīga, ka man bija tas baņo mājās. Es salēju, man liekas, nezinu, 3. daļu no pudeles. Es visu māju izmazgāju, es visas gultas izšpricināju, visu. Paldies Dievam, nevienu blaktis nedabūju, jo viņš arī atvēra blaktis, jā. Dārza darbos šis te palīdz pie kokteilīti, pret insektiem, pret laputīm. Tur ir cits stāsts, jā, cits sadaļas, ja kādam interesē atsevišķi pastāstīšu, jo tagad es pavasarī, kad visu to nodificēju, tiešām ir rezultāts, tiešām ir citi āboli, raža ir liela, un es domāju, ka es rudenī darīšu to pašu, jā, lai tur pa ziemu nekas neieparinās. Un arī zemi ļoti labi laistīt ar baņo. It sevišķi ir aizdomas, kad ir kāda sēnīte. Man, piemēram, siltumnīcā skudras laikam ir ievazājuši, vai no arī skābā zeme, un es skatos, ka man tomātiem ir sēnīte. Es visus viņus metīšu ārā, visus dedzināšu un kārtīgi mazgāšu siltumnīcu ar baņo. Lai gan es biju jau to izdarījis, bet acīm redzot netik kārtīgi, visu zemi vedīšu ārā un kārtīgi ar baņo tieši, man liekas, ka tīrā veidā un visu zemi salaistīšu. Jo acīm redzot, skudras ir tik ļoti to zemīti skābi padarījuši, jā, es ar viņām cīnos, viņas man pārvietojas, es ar saviem līdzekļiem, bet viņas tev arī ne visas uzreiz aiziet projām. Lūk tā, kur vēl kāju sēnītē. Es esmu pati redzējusi, ka cilvēkam ir šī problēma, un pēc vienas vanniņas jau ir kolosāla rezultāts. Nadziņi jau paliek gaišāki, jā. Un iesaka 5 līdz 7 dienām vannot kājus uz 3 litru, 2-3 vāciņi. Ziniet, es neskaitu vairs tur uz cik pret ko jāšķaida, ja? Jo manām rokām šis te produkts baņo, ja viņš man nekož, ja viņš nebojā man roku ādu, kā jūs redzat, pēc dārza darbiem es tieši bieži vien ņemu baņo. Es viņu arī man patīk taupainos traukiem pielikt baņo klāt, viņš kaut kā labāk sašķaidos taukus arī. Un bieži vien pat ar baņo tīri rokas, ja tur ir augas skābītas klāt un atmazgā nagus arī kājas, ja netīras pamērcēt. Vēl ļoti labi, ja nav kājas sēnī, tik tā smarža, un īpaši vīriešiem, ja? Tad es vīriņam saku, reizi pusgadā kaut kur viņam vajag. Tad es pielieku vēl dušas gēlu ar ceriņu vai tulpīti no Ersa kompānijas. Kolosāli pusgadu vairs kājas nesvīst, ja? Un to smaržu nomāc, jo pēc tā smaržas var iestāties sēnīte, jo tas ir sēnītes priekšvēsnes. Lūk tā, un vīram jau ir iepatikušās tās vanniņas, viņš pat man sēž viņās, es saku, 20 minūtīs pietiks, nē, man vēl gribās, jo arī, cik es saprotu, arī izvedās toksīni. Ja satais īpašo kokteilīti no Ersa produktiem, tad tiešām toksīns izved no organismā ārā. Tātad, cik es esmu gadu laikā izlietojis? Jā, paskaitīsim. 2 ar zilo šiltīti, ar ziedu smaržu un 6 medicīniskos. Vēl man viens ir uz veļmašīnas pilns, otrs ar zilo man ir pilns vansistabā praktiski, un 3 ar medicīnisko man nebija izlietnes, jo man patīk, un man ir vajadzīgs 4, lai būtu dārzā, ne tikai 4, es domāju, man kādi 2-3 jāiegādājas. Šis ir produkts, noteikti produkts, ko es iegādājos par naudu, bet ne visi viņi ir iegādāti par naudu. Pārsvarā viņi ir iegūt dāvanās ar zilo etiķeti. Es nevienu neesmu pirkus par naudu, tos esmu tikai dāvanās ņēmusi. Šos te gan, baidos samānīties, nepārbaudīju, man ir daudz pasūtījumu bijuši. 3 noteikti esmu par naudu iegādājusies, ja? Nav slikti. Bet pārējos es iegādājos dāvanās, un kad baņoju dāvanās, ļoti priecājos. Tātad, viņš, paldies Dievam, pieejams produkts, un kā jūs zinat, ja, uz dabīgo ziepju riekstu bāzes šis te baņo ar augu valsts ekstraktiem, ar dabīgu ūdeņradi, ar skābeklīti. Un ļoti labi, kā jūs teicat, veļmašīnu attīra, pret pelējumu. Vienīgais, ko viņš nedara uzreiz, pasaka, ja ir vecs silikons apkārt izlietnē vai kaut kur dušas kabīnēs. Es iesaku nomainīt silikonu, iesaku iztīrīt ar baņo, rīktīgi izmazgāt ar koncentrātu no tā pelējuma, jo pelējums, kas ieēdas silikonā, tā ir neiespējamā misija. Viņš jau ir iekšā silikonā, ja? Un paši saprotiet, to nevar notīrīt. Man bija tā, ka man aizmugurē silikons tā kā iebruka, bet viss, kas zem viņa iztīrījās, nāca pilnīgi melns pelējums ārā. Un tur vienkārši ir jāmaina, ja? Tur neko nevar darīt. Ir lietas, ko viņš arī
neizdara, bet, man liekas, ka to neviens. Arī chlors to nedara, esmu chloru likus virsū, arī chlors to nedara. Jā, tā kā. Un produkts ir drošs veselībai, kā es teicu, drošs maniem bronhiem, man vairs nesāp, jo, kad es chloru lietoju, man ļoti patīk chloru smaržas, atzīšos godīgi, man ļoti patīk, bet tad man visu laiku šis elpošanas ceļ ļoti sāpēja, tad man ar laiku klepus bija un ziemā es 2-3 reizes klepoju ar temperatūru, citreiz bez temperatūras. Šogad ir pirmais gads, ka es vispār neesmu slimojusi. Un varu droši elpot. Varu vēl pateikt man vienai no meitenēm, kura lieto ķīmiskos līdzekļus darba vietā, viņai bija ļoti veidojās sausa sejasāda, plēsāja lūpas, lietojot šos te produktus, šī te problēma atkāpās. Jā, pat lūpas neplēsāja, tā kā produkts ir kolosāls, dabīgs, nav jābaidās viņu lietot, unikāls, vienkārši unikāls, ar unikālu pielietojumu. Kāpēc katalogā ir vannas istabām un toaletēm? Tāpēc, ka to pārējo visu ir izpētījuši paši konsultanti, 20 gadu garumā gandrīz nodevuši šīs ziņas viens otram. Un vēl pateikšu, tiem, kam ir egzēmas, dermatīts, akne, arī palīdz. Atsevišķi jautājiet katru savam konsultantam, vai arī personīgi man, ja jums tāda nav, un jautājiet, kā var palīdzēt pie šādām veidu problēmām. Jūs ziniet, lietot steroīdus un tās trausmīgās antibiotikas, nekas jau veselībai veselīgs tas nav, ja, un mēs jau zinām, ka ārstiem vajag slimus pacientus, nevis veselus, bet ir iespēja uzlabot veselību, jo cik es zinu, man viena kolēģīte arī padalījās, kad viņa, ja nemaldos, 20 gadus slimoja ar ādas slimībām, un pateicies Ersagam, es baidos teikt, cik mēnešu laikā tas gads nebija, viņa tika ar šo problēmu galā. Jā, un es domāju, ka viņa iemīlēja Ersagu uz visiem laikiem. Tā kā man personīgi palīdz pie pumpiņām, ka man izcitās, jā, man dažreiz viņas izcitās, tas ir normāli, hormoni. Arī manā vecumā ir kāda pumpiņa, un tad es viņu piededzinu ar baņo. Vēl es personīgi šo te baņo tieši ar medicīnisko lietoju pēc operācijas, man bija šeit rēta, te divas, un abiņā rēta bija, un apmazgāju rētas ar atšķaidītu, protams, neatkoncentrātu, ar atšķaidītu, un pilnīgi var redzēt, kā tā rētiņa izlīdzinās, kā viņa izmazgājas, ja tās sakaltušās asins un tās strutiņas, jo vien brīd man arī strutiņas veidojās, kolosāli vienkārši. Un, cik es zinu, arī sievietēm, lielo krūšu īpašniecēm droši ar atšķaidītu, viena teikrot uz glāza ūdens, apmēram, apmazgāt vasaras mēnešus, ceļš ir ļoti grūti un arī tur kas ir sasvīst, ja, arī var sieviete, ja ir problēmas privātajā zonā, droši apmazgāties var, ja. Tātad es jau teicu, ja ir angīna, pat mūsu kolēģi no citām valstīm popularizē, kad angīnu var skalot, ja to var izturēt to garšu, ja. Es neesmu personīgi to darījusi, man palīdz zaļais krēms, kā man kaut kas sāpes, tas arī no ārpuses, man no iekšpuses neko nevajag, un propolis, protams. Jā, bet ne par to šodien. Un kur es vēl pielietoju, tātad dārzā, mājas tīrīšanā, man patīk pie grīdas ūdeņiem, viņu var likt, lai būtu dezinficēti, jo es esmu vispār uz dezinficēšanu, man ļoti patīk. Un tad dabiskā ceļā šie te apdivu produktiņi dezinficē pilnīgi visu. Gaļas dēlīši tagad ir tīri, es zinu, ka pēc gaļas griešanas viņi man ir ideāli tīri, ja, un arī smakas viņiem nav, arī pēc zivis, es, kad nomazgāju, nav smaržas uz dēlīši, kas man ļoti, ļoti patīk. Tātad, kur tik nenodar baņo? Tātad, maisaimniecībā, veselībā, dārzkopībā. Vai nav unikāls produkts? Brīnišķīgi. Ko es vēl varbūt nepateicu, tātad es vēl veļmašīnā viņu lieku, pie veļas mazgāšanas, var ar viņu arī, kad veļmašīnu gribat attīt, vispār iesaka, pirms iesākat mazgāt ar Ersaga veļas pulveriem, obligāti vajag iztīrīt veļmašīnu ar baņo, cik apmēram 50 mg ielēju uz to veļmašīnu, lai kārtīgi iztīri, un tad paskatieties, kas tur nāk ārā. Es nožēloju, ka es pirmo reizi biju tik ļoti pārsteigta par šo produktu, ka es tiešām neuzfilmēju. Viņi tā kā melnā graudiņi, visi tie melnie pelējumi sagāja tā kā tādās, un es slaucīju ārā, domāju, ārprāts, cik netīri man tā veļmašīna, lai gan es tīrīju ar iepriekšējiem līdzekļiem no veikala. Viņi neko nebija izdarījuši, izrādās. Tātad 14 veida baktērijas likvidē, kāju un nagu sēnīti sevišķi, ja, kas ir Anglijā ļoti izplatīti. Tagad vasarā var redzēt, pilnīgi gribas bļaut, mīļie cilvēki, jums vajag baņo. Nav kauns, nav rāda, pa pilnu programmu rāda to sēnīti šeit. Un tātad dezinfekcija leduskapi var iztīrīt, ja gaļas dēļš puķu podi. Es, kad pārstāvu puķu podus, taču nemetu ārā, ja es visus pārmazgāju, es spainī ielēju baņu, arī uz 10 litriem kādu 50 mg, ja, un riktīgi izmērcēju puķu podus, lai nekādas slimības nākamajiem augiem nenodotu. Tātad rētas izgulējumus, ja, var apmazgāt, un vēl iesaka 4 skoķīšus, ja jums vannā patīk. Pieliekat klāt vannā ūdenim, tātad visai ādiņai, visam jums, kas saka, ne tikai dezinfekcija, bet arī likvidēs, ja ir ādas problēmas, piemēram, ekzēmas un dermatīts. Pamanīsiet, ka mēnešu laikā jums aizies šī slimība regulāri lietojot. Un, protams, arī vēl citi produktiņi, vēl ir krēmiņi jāpalieto, mums Ersaga kompānijā ir, un cilvēkiem ir tiešām brīnišķīgi rezultāti, bet kompleksā baņo plus krēmi. Jā, ar vienu pašu krēmu būs ilgāks ceļš, jo ir vispirms jātīra tāda, jo kas uz ādas ir, kad ir tās ekzēmas, dermatīts, tas ir sēnīs, tas ir baktērijas, kurā gadījumā, jā, tā nav slimība. Un tātad pret pelējumu mājās, kas ir ļoti svarīgi, ja, un vēl, ja ir pušumi, kodumi, es varbūt vēlāk uzfotografēšu, es tagad neparādīšu, man bija ļoti interesanti, kad dārzā es strādāju, un es nejūtu, es atnācu mājās, dārzā ievēroju, ka man sāk asins tecēt no 2 vietām. Un es tā paskatos vīram, saku, es nesaprotu, kas man tā kājā ir, tas man bija vēnes apakaļ, te karstumā. Un ko jūs domājat, es atnāku mājās, un es gatavoju ēst, un man aptā tāds zils veidos, un man karsēja tos pušumus.
Un es nesaprotu, kas notiek. Es nepaķēru fotoprātu, es vienkārši domāju, ka ar mani veselīgi kaut kas notiek, jā. Beigās otrā dienā skatos kaut kas balts pa vidu, mēģinu spiest, viņš nespiež, bet tā kā balta gaļa izveidojusies. Es fiks ar baņo riktīgi mazgāju, 2 dienu laikā man pārgāja viss, jā, tikai krevelīte palika, smērēju vēl krēmu ar vitamīnu E. Un tagad man ir ētas tikai tādas 2. Es nofotografēšu, ielikšu, kā saka, komentārā pēc tam. Un pateicies baņo, es tiku vaļā no šīs te. Un izrādās šis kukainis jau nav tikai Anglijā. Man mammīte tā pagājušajā nedēļā sūdzējās. Mammīte arī teica, ka kaut kāds kukainis iekot tieši to pašu, kā saka, aprakstu viņa man, noraksturoja. Tieši tāpat, nezinu, kas tas pa kukaini, tā kā sagājiet sevi, tā nav vērce, jā, tā nav labs un tā nav bīte. Tas ir kaut kāds nezināms kukainītis, un pateicies baņo, man vismaz kāja dzīva, nekas tur neiemetās. Jo kas to ziņo, apkārt bija zils, karsēja, un vēl tāds sarkans gredzens, tas ir tā kā uz infekciju gāja, jā. Nu, pateicies baņo, es tiku no tā vaļā. Tā kā, ja jums interesē, šodien es gribēju parunāt tikai par baņo, ja jums interesē, jā, ESEG produkti, jautājiet savam konsultantam, vai arī ieiet ESEG atsaucu grupā, vai arī jautājiet personīgi man, ja vēlaties sadarboties. Nav svarīgi, kur jūs dzīvojat. Es dzīvoju Anglijā, pilsēta Lestera, bet nav svarīgi visā Eiropā, jo tagad jau ir tādi laiki, ka mēs ar onlineiem, arī TikTokā laivos var iet un YouTube, es lieku savus arī YouTube gan mazāk, bet, es domāju, ka nāks rudens sezonu, es likšu vairāk iekšā, un tāpēc, ka dārgas darbi paņem laiku ļoti daudz. Un tepat Facebookā man var rakstīt, jā, un ja uzdodiet jautājumus, jo man jau ir gadu pieredze ESEG kompānijas produktu lietošanā. Un, beigumā gribu pateikt, šobrīd mums ir specakcija. Un pēc kataloga, iepērkoties uz 75 eiro, ne tikai jaunajiem, kas sakās pieslēdās, viņiem ir pastāvīgi 5 dāvanas, bet šobrīd specakcija pilnīgi visiem, un var izvēlēties. Specakcija nozīmē, ka par 1 dāvanu vairāk, ja uz 75 eiro parasti ir 3 dāvanas, kā saka, pircējiem, kurš jau ir reģistrējies. Jaunie, kas reģistrējies, viņiem vienmēr 5, bet tad, kad ir specakcija, tad visiem ir vienādi. Un tad no šomēnes no 8 var izvēlēties 4 uz 75 eiro. Jo lielāka summa, jo vairāk dāvanas. Viena no dāvanām ir šis te brīnišķīgais roku krems, man jau ir. Jā. Roku krems ir ar Amiras parfīmu smaržu, mums ir šāds te arī smaržas uz eļas bāzes, kuras drīkst uz ādas droši, bez hormoniem. Ļoti patīkams smaržas, arī konsistents. Vienmēr arī, kad es smērēju rokas, es sasmērēju arī elkonīšu, jo tie arī mēdz palikt sausi. Kolosāli neuzbāzīga smarža, viegla tekstūra. Tātad viens no produktiņiem ir šis dāvanā, otrs no mīļajiem produktiņiem ir pēcdepilācija krems, kolosāls, ja ticiet man, ja pat, viņu vispār iesaka pēc depilācijas, ja, tas nozīmē vai ar lāzera vai ar, kā saka, krēmiem speciāliem, bet ja skuja žileti, pēc personīgās pieredzes saka, matiņa neaug un arī nemetas pumpiņas un nesāp. Ļoti labi. Bet, pēc žiletes viņi neiesaka īpaši, bet palīdz vienalga. Un, ja lieto regulāri katru dienu, tad ar laiku matiņu augšana sāk apstāties, ja, bet, tam ir vajadzīgs laiks. Bet noteikti pēc lāzera depilācijas tas vispār ideāli. Bet, šis ir mans ikdienas produkts, kuru lietoju ne tikai es, bet arī mans dēliņš. Tātad, tie 2 produkti man jau ir. 3. produktiņš ir aptaukotājs. Es esmu rādījis video, kā plītis tīram, kā taukainas virsmas tīram, tikai karstu ūdeni. Es lietoju tikai koncentrātu, kolosāls produkts. Un mans mīļais veļas pulveris šķidrais tumšajai veļai, kas man ļoti patīk, jā, arī ir dāvanā, un kuru es parasti arī izmantoju, kad ir dāvanas. Es tikai vienu esmu pirkusi, jā, gada laikā. Un arī šis te viens no produktiem ir gaisa atsvaidzinātājs. Mīļie, viņš ir tik koncentrēts. Ar tādu vienu visu mājas smaržo. Cilvēki ir pat konsultanti, kas šķaida ar ūdeni, kuriem ir pa stipru. Man nav pa stipru, man tāds viens pušs, un man aiziet pa visu māju, bet ja ir mazāka māja, acīm redzot, vai dzīvoklis, jā, tad varbūt arī vajag atšķaidīt. Bet, viņš ir ļoti koncentrēts. Arī, man liekas, 2 gadi viņš ies. 2 ne, bet gadam točni pietiks. Kur es vēl viņu lietoju, pateikšu. Tad, kad mēs mainām atkritumu tvertni, man ir tā lielā, es parasti ielieku maisiņu, es vēl sasmaržinu to maisiņu. Jā, vai man nav žēl, tad, kā saka, labāk viņš tur smaržo. Lūk tā, atceramies, jā, ka tie, kas nezina, kāda ESEG produkcija ir uz rieksta ziepju bāzes, jā, ar rieksta satur saponīnus, tas ir tas, kas puto, un tātad no viņa ražo gan veļas pulveres, gan mājas kopšanas līdzekļus no šī ziepju rieksta, gan šampūnus, gan arī tonikus un daudz citus produktus, kas ir ļoti noderīgi veselībai, un pats galvenais nekaitīgi dabai. Un vēl es gribēju pateikt, ka šīs tukšās pudeles, jā, ir bio vidē draudzīgas iepakojums un sadalās dabā 3 gados, un vēl, ja viņš aizdegās, viņš nedūmo, viņš deg kā svece, bet mājās es neiesaku, jo arī sveces nedrīkst mājās daudz, tur pēc fizikas likumiem. Man vīrs ir teicis, tu tik nemēģini man viņš te sveču vietā dedzināt. Es arī izmēģināju, es aizdedzināju tikai to gredzentiņu, ko mēs noņemam. Jā, un tiešām kā svece deg, un tā, ka viņi nodzēš smaržo pēc sveces, tā kā pēc parafīna, bet kā jūs domājat? Es zinu, ka daudzi skatīsies atkārtojumā, jo, ir skaista diena Anglijā, visi uz jūras skrien, kam ir brīvs, citi strādā. Bet kā jūs domājat? Es jau iepriekš rādīju par veļas pulveriem, man tur bija diezgan daudz pudeles, jā, izlietotas, un tagad arī tie baņo, man šeit jau ir 8 tukšas pudeles. Kā jūs domājat, kur es lietošu šīs te pudeles? Uzrakstiet man, kur es viņas pielietošu un kāpēc es viņas nemetu ārā? Ja?
uzrakstiet man. Man vienkārši interesē, ko jūs domājat, kā viņas varētu pielietot. Tā kā mans, kā saka, to, ko es vēlējos šodien pateikt, esmu pateikusi, tātad esmu pastāstījusi par baņo, par to, kā es pielietoju viņu tieši savā dzīvē, ja, un šis ir mans iemīļotākais, viens no iemīļotākajiem produktiem, man viņu ir daudz, bet, nu, bez šī dzīvot nevar aizmirsu orhidejas. Orhidejas. Man bija 3 orhidejas, ja jūs pagaidīsiet, es atnesīšu vienu, kuras praktiski jau metu ārā. Mirklīti. Reklāmas pauze. Nu, redzat šo orhideju? Redzat viņai lapiņas? Redzat viņai vidiņa nav? Redzat viņu? Redzat, kā viņa man saka paldies? Un viņa ziet tik skaisti. Orhidejām ļoti patīk baņo. Ļoti vienalga kurš. Es taisu viņām peldītes. Laistīt nevajag. Var apdedzināt. Arī, nu, uz lapiņām nedrīkst. Uz lapiņām, ja gadījumā ir kaut kāds dzirneklīts vai kas, es iesaku damlā samitrināt uz lupatiņas un notīrīt. Pievienoju apmēram uz 3 litriem vienu pusvāciņu, šo te, ja viens vāciņš ir 15 mm, varbūt pat mazāk kā pusvāciņu, un es viņus papeldinu 15-20 minūtes, pēc tam es izskaloju. Nu, un pēc kāda brītiņa var priecāties par šādu skaistumu. Un viņa nāk jauni zariņi un zied, neskatoties uz to, ka vidējās lapiņas nav. Un šī te bija jau gandrīz man norakstīta. Jā, pārējām puķēm jāuzmanas, jāmēģina, ir puķis, kam tas nepatīk. Jautā man, atbildēšu kurām. Novēlot jums jauku piekdienu, brīnišķīgas brīvdienas, lai jums viss izdodas, ko esat ieplānojuši. Ar jums kopā bija Ines Ilgace, un nu jau gadu lietoju EXA kompānijas produktus, stāstu par tiem, stāstu par savu pieredzi. Un, ja kāds domā, ko es daru šai kompānijā, tad, protams, arī tagad esmu sapratusi, ka tas ir mans darbs, ja, un arī ar rudeni sākšu izpētīt pamatīgāk biznesa plānu. Jā. Tā kā nāc kopā komandā, strādāsim. Un darīsim pasauli skaistāku, un būs tīrākas jūras un ezeri, lietojot EXA produkcijas. Tas nepiesārņo dabu, nepiesārņo tavu organismu, un mājās vienmēr svaigs gaiss. Lai jums brīnišķīga diena! Atā!